Laba diena visiem labiem ļaudīm. Mums šodien mans sarunbiedrs ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Sveiks! Sveiks un sveicināti visi. Un skaidrs, ka mēs runāsim galvenokārt par visu, kas notiek Irānā, kā tas skar mūs, ietekmē pasauli un kur tas beigsies, bet parunāsim, ja jau tāda izdevība, obligāti par, kas notiek Krievijā, Ukrainā, par Krievijas vēstījumiem, strateģiskiem vēstījumiem, Krievijas propagandas vēstījumiem, pa ko man neizdevās pagājušajā nedēļā pabeigt sarunu par visādām tādām lietām. Un, ja pavisam paliks laiks, tad bišķi par mākslīgo intelektu visā šī sakarā un tam līdzīgi. Mans pirmais jautājums, pirms mēs ejam detaļās, ir jautājums, ko man te pavisam šodien uzdeva cilvēki. Kā nākamā nedēļa ir skolnieku brīvlaiks Latvijā sākās. Cilvēki ir nopirkuši biļetes uz Ēģipti. Bērni gaida vienkārši jau to braucienu, es nezinu, teiksim, tur mēnešiem, ja, viss ir samaksāts, viss ir nopirkts, un tā tālāk. Bērni somas sakrāmējuši, un tā tālāk. Bet, tagad kā? Tagad nav skaidrs nevienam vecākiem, un tā ir nākamā nedēļa. Varēs braukt uz Ēģipti, vai nevarēs braukt uz Ēģipti, vai ir droši braukt uz Ēģipti, vispār ko lai dara. Un tā. Es saprotu, ka mēs nevaram uzņemties atbildību nevienam dot kaut kādu tādu padomu, bet tas jautājums, kā tad es to noformulētu, ir, kā šobrīd izskatās. Ir gandrīz nedēļa pagājusi kopš konflikts sākās. Kā izstās? Vai iet uz beigām, jeb tikai šis ir sākums? Vai mēs varam cerēt uz kaut kādu, ka, tā kā, vēl nezinu, nedēļa, vēl kaut kas, un jau tomēr Irānas tā pretestība un raķetes jau lido mazāk, jau tā kā tā, lēnā garā pārņems kontroli. Tā kā izdosies situāciju drīz normalizēt, jeb, kā tas ir, mēs to nereti redzējuši, militāra operācija, kas varbūt sākumā iecerēta kā tāda īsa ātrs uzvarošs kariņš. Viņš draud ievilkties, izplesties reģionā, visā pasaulē un tā. Kā izskatās šobrīd? Es nedomāju, ka mēs tad redzam pazīmes, ka tas ātri varētu beigties. Jā, mēs redzam, ka Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmas spēja ir krietni vājināta. Tur tiešām amerikāņi diezgan brīvi var lidot apkārt. Tas ir fakts, bet tas, ka ir samazinājies šo te raķešu triecienu skaits, es domāju, ne tik daudz signalizē par raķešu trūkumu, cik par to, ka viņi piesargājās atklātās raķešu palaišanas sistēmu vietas, lai attiecīgi kaut kādā citā mirklī varētu vairāk viņas izmantot. Dronu sistēmas joprojām no Irānas puses ir funkcionāls. Un mēs zinām, tie dronu attālumi var būt arī diezgan pamatīgi, un tie arī šobrīd rada lielākās problēmas. Tīri no pretgaisa aizsardzības puses, visās amerikāņu bāzēs, kas ir reģionā, gan arī tām valstīm, pa kurām tiek mērķēts. Vēl viens faktors, ko mēs redzam šo dienu laikā, jau tūlīt nedēļa, ir, ka tas apjoms aug. Ja? Tur sākās ar pāris reģionāliem triecieniem, tad viņi bija vairāk, tad bija trieciens pa Turciju, tad mēs zinām, tur pie Šrilankas kuģis kaut kā ņēma irāņu nogrima. Līdz ar to šobrīd tā tendence ir varbūt ne tādā masīvā veidā, bet paplašināties. Jā. Līdz ar to atbildot uz to sākotnējo jautājumu, ko darīt ar brīvdienām Ēģiptē, es teiktu, pilnīgi droša tā situācija nav. It īpaši ņemot vērā, ka lielākā daļa vietu, kur cilvēki atpūšās, ir kā reiz pie Sarkanās jūras, kas ir tuvu. Protams, kādam pašam jāvērtē, ka jau vienmēr tas slavenais teiciens, tā labā ziņa, ka tas viss var pārvērsties pa vienu lielisku piedzīvojumu, kurā cilvēki ar mašīnām brauc caur tūkstnešiem, lai tiktu uz kādu lidlauku vai lidostu, kas vēl joprojām funkcionē. Ja? Varbūt bērniem tas būs tāds atmiņā paliekošs. Ja no tāda var pastīties, tad droši vien var arī braukt. Bet es domāju, jāsaprot, ka tā situācija nav stabila.
Un ja jums tiešām nu, nav tā, ka gribās tādus krāšņus piedzīvojumus ar zināmu riska piedevu, es teiktu, es droši vien nebrauktu. Ļoti labi. Nu, labi. Bet mans jautājums ir tāds. Viena lieta, ko droši vien mēs eksperti daudzi un arī Amerika un Izraela negaidīja, šī konflikta kā tā negaidīta attīstība ir tāda, ka tā tad bija droši vien bija skaidrs, ka Irāna atbildēs ar triecieniem pa Izraelu. Tā kā tas bija 12, tas viss skaidrs. Bija arī absolūti gaidāmi, teiksim, triecieni pa amerikāņu bāzēm reģionā, arī kā tas bija 12 dienu kara laikā un tā. Arī mēģinājumi bloķēt Hormuzas šaurumu, arī viss skaidrs, tas visiem arī bija saprotams zināms risks un tā. Bet mēs redzam, ka Irāna šauj tā kā uz visām pusēm. Tā kā uz visām pusēm un ne tikai pa amerikāņu vai, protams, sāk šaut pa britu bāzēm, franču bāzēm, un tad jau beigās tagad arī ne pa bāzēm, pa naftas objektiem, pa vienkārši viesnīcām un, nezinu, tur un pilsētām. Un pie tam arī pat pa saviem, tā kā es jau nerunāšu, ka pa līča valstīm, bet arī pa šijā, arī pa valstīm, kur vispār tuvākie sabiedrotie, ja, teiksim, Bahreina, Kuveita, ja, Azerbaidžāna šodien lidostā drons, kas ir, kur, to neviens, manuprāt, tu teiksim, negaidīja, un viņi tagad izpleš to konfliktu, viņi tā kā, viņi, kāda Kipra, kāda Azerbaidžāna, kāpēc? Labi, Kipru vēl var saprast, dēļ tās britu bāzes, lai gan briti nebija iesaistīti. Man liekas, tas īstenībā ir diezgan, tā kā bija sagaidāms ar nosacījumu, ka mēs pieņemam, ka tie pirmie triecieni, kas paņēma, to visu galu diezgan tādā lielā apjomā nost. Un tas ir tie cilvēki, kas ir pieraduši un kontrolē to komandu vadības sistēmu, lēmumu pieņemšanas sistēmu, to aprēķinu sistēmu. Un pēkšņi šajā vietā ir vakums, un labākā gadījumā atnāk kāds ar daudz mazāku pieredzi, sliktākā gadījumā vienkārši viņi nepastāv. Ko es domāju, tas bija, vēl joprojām droši vien tas ir savā ziņā vēl taisnība daudzās vietās, un arī, atsevišķi Irāņu amatpersonu izteikumi tā kā liecina par to. Līdz ar to, es domāju, tā atbilde bija ļoti raksturīga sistēmām. Tas tā kā viss tā nocērt galvu, un tad viņas aizskrien tur kaut kur pilnīgi neracionāli. Tas ir viens. Otrs, es domāju, šis ir mirklī, kad tu kalkulē tos savus riskus. Vienmēr ir svarīgi, cik eksistenciāli apdraudēts tu jūties. Ja? Un tas tad maina to tavu riska apetīti tajā veidā, kā tu atbildi. Ja? Un es domāju, un, protams, vienmēr šajos lēmumos ir vairāk vai mazāk emocionalitātes iekšā. Ja? Un šeit mēs redzam, manuprāt, to, ka manā interpretācijā šis režīms tomēr uzskata šo par ļoti eksistenciāls, tā teikt, bīstamu situāciju. Nevis Irānai kā tādai, bet sev, kā varas struktūrai un elitei no vienas puses, un šī tomēr ir ideoloģiska konstrukcija, ja? Un kā ideoloģiska konstrukcija viņa jau strādā, tur diezgan daudz uz šiem te dziļākiem instinktu, emocionālajiem tiem impulsiem, kas mūsos cilvēkos, un tad es domāju, tad šī te tāda, nevarētu, es pilnīgi piekrītu, ne līdz galam nokalkulētā atbildi. Tā kā izskaidro šo, bet no otras puses, protams, ja mēs skatāmies, kur tas kalkulācijas elements, ja, protams, apturēt šo te naftas un gāzes plūsmu no reģiona noteikti ir viens no retajiem ietekmes instrumentiem, kas viņu rīcībā bijis palicis, ja, šobrīd. Ar ļoti, ļoti lielu cenu. Ķīna, Indija. Ja, tā ir milzīga cena. Tāpēc es atgriežos pie tā, ka tas noteikti ir apstākļos, ka viņi jūtās fundamentāli eksistenciāli apdraudēti. Tas izstāsta tā, ka tur komandieru uz vietas viņi vēr vaļā kaut kāds aploksnis, uz kuras rakstīts aploksni x stundai, jo nekāda komandieru nav, nekāda pavēļu nav, bet ir aploksne tā kā zemūdenēs, vai es nezinu, aploksne x stundas signālu, kad saņem, tad šo ver vaļā un šauja rekord te.
Restīvi. Jā. Un tā kā tad, kad rakstīja aploksni, nebija zināms, vai francūži ir iesaistīti vai nav. Tad, vienalga, viņi ir mērķa sarakstā, kas ir sarakstīts priekš x stundas. Un tā. Tas tad savukārt liecina, ka tur ir diezgan liels varas vakums un varbūt tā cerība uz režīmu maiņu, varbūt viņi tomēr ir reāla. Varbūt tur ir tā situācija ir tāda, ka ir kāds. Ir veikti priekšdarbi un ir izdarīts tas, lai kāds atnāktu un pārņemtu varu tagad. Nav, man liekas, nav. Kā mēs redzam, manuprāt, no tiem Izraela un ASV, Izraela noteikti šo redz kā mērķi. Manuprāt, ASV nav vienprātības, ka šis būtu šīs operācijas mērķis, jā, vai arī mainīt šo valdošo eliti Irānā. Tas, ko teiksim, mēs jau arī tagad redzam, jā. Viens ir, ka tu vari paņemt to augšējo slāni nost, jā, bet tā jau tomēr ir sistēma. Nav, tā kā varbūt Lībijā bija ļoti izteikti uz vienu personu balstīt, viņi tomēr sistemātiski vairāk ir nekā citās vietās mēs to redzējām. Līdz ar to es teiktu, un mums ir viena paralēla, ko mēs varam apstīties, bija Serbija savulaik, atcerēsimies 90. Gadu beigās, kad mēģināja ar šo te gaisa kampaņas palīdzību apturēt iebrukumu Kosovā un arī pie viena nomainīt to pārvaldības modeli. Nebija viegli, nemaz nebija viegli, un līdz ar to es domāju, tā pieredze mums liek domāt, ka spēja nomainīt režīmus tikai ar gaisa triecieniem, ir tāda, teiksim tā, ļoti apšaubāma, ja? Savukārt, ja tu ieej ar sauszemes spēkiem, ja, ir tīpaši tādā vietā kā Irāna, tas uzprasās uz lielām nepatikšanām, manuprāt, ja? Un tur es domāju, ka tas lēmums netiks pieņemts, jo tā Irākā un Afganistāna ir pietiekoši, tomēr tās rētas atstājusi, lai es ceru, ka būtu tāda, sapratne. Tas vēl viens virziens, protams, ir mēģināt, tur no iekšienes, kā jau mēs skatāmies, tur kurdus apbruņot un vēl kaut kādu, kas reizēm var būt, tāds veiksmīgs spiediena instruments, jā. Bet atkal, lai tas novest līdz, teiksim, varas maiņām, tas būtu tālu šāviens un tad tur būtu gadi vajadzīgi. Bet mēs taču redzējām šos milzīgos protestus, vēl pavisam nesen, vēl pirms mēneša Irānā. Mēs redzējām šos milzīgos, tiešām milzīgus masveida protestus visās pilsētās. Un pie tam tam jau vēl ir vairāk gadu vēsture. Un tā neapmierinātība ar ajatolu režīmu jau sabiedrībā it kā ir liela vērojama. Un galu galā Trumps šķiet tieši uz šo liek kārti. Tas bija. Lai gan viņš tam dažādi tie vēstījumi tur miksējās, bet viņš apmēram teica, kur nāciet, tagad ņemiet. Tagad ir tā jūsu iespēja, tagad nākt un to varu ņemt. Un, revolūcija ir tas veids, kā mainīt varu. Jā, protams, un mums ir arī Eiropā vesela virkne, tā teikt, piemēru, uz kuriem pastīties, kas ir tie parametri, kas to padara veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi. Šajā gadījumā, manuprāt, pirmā problēma mums ar Irānu saskaroties ir, teiksim, mums šeit komentējot, ja, ir, ka tādi ticamu datu par to, kā tad tie cilvēki reāli jūtās un domā par šīm lietām mums nav. Protams, tas nozīmē, ka veselai virknei valstu vadība jāpaļaujās uz izlūkdienestu novērtējumiem, kas var būt precīzi, varbūt nevisai precīzi, ja? Bet tas, ka mēs redzam vispār pēc tām izpausmēm, ko varēja redzēt pēc ajatolas nāves, ka droši vien tur ir dažādi strāvojumi, ja? Un ka bez tā, ko mēs redzējām tajos milzu protestos, atsevišķās lielās pilsētās, urbāna centri klasiski vairāk uz šo te virzīti, ja? Tādu vairāk modernisku un tādu, teiksim, vēlmi pēc lielākām brīvībām, noteikti tur ir pilnīgi citi segmenti tajā valstī, ja? Un līdz ar to, es domāju, un otra lieta, viņi, protams, nav nedz tik labi organizēti, nedz viņi ir bruņoti, kas atkal nes nākamo pieredzi no Eiropas revolūcijām, ka šie ir divi ļoti, ļoti svarīgi faktori reizēm, ne cik tevi daudz to cilvēku, bet organizācija un bruņojums, ja? Un šajā gadījumā, manuprāt, vismaz pagaidām man nav tās pazīmes, ka šis varētu tā kā šādā veidā realizēties. Gribētos, protams, cerēt, ka es baigi kļūdos, ja? Un kur tie iekšējie sentimenti Irānā
nu, būtu daudz dziļāki ar to pretestību un vēlmi tā kā tomēr aiziet vairāk tajā modernās pasaules virzienā, bet nu, es atļaušos šeit būt piesardzīgs. Nu, jā, bet te arī, arī, ko cilvēki vaicā, un kas ir pilnīgi loģisks jautājums, ir, kāpēc šis vispār bija vajadzīgs? Kas te vispār notiek? Ja? Jo galu galā mēs visi zinām, taču atceramies vēl pagājušajā gadā, tad jau Irāna tika bombardēta. Teiksim, Trumps paziņoja visiem ar uzvarošu, ka tā tad visa kodola programma un visas problēmas ir pilnībā totāli likvidētas. Un tā varētu domāt, ka vismaz Amerikai nav skaidrs, kāpēc vajadzētu iepīties. Ir skaidrs, ka Izrēlē šī, protams, ir unikāla iespēja, vēsturiski iespēja, beidzot tik galā. Kāda nekad nav bijusi, un tikai pateicoties visiem notikumiem, kad pēc 23. gada 7. oktobra izdevās tikt ar Hezbollah un Hamas galā, un beidzot ir tas loks. Izrēlē skaidrs, Izrēlē šis ir, un Netanjahu pirms vēlēšanām, tur vienkārši visi 100 punkti no 100 punktiem, viss skaidrs. Ja. Pat līča valstīm, kuras ir Trumpa, tādi būtiskākie Trumpa ģimenes sponsori un tā tālāk, sunīju valstīm. Protams, ir arī vienmēr bijis tā Irāna, tur viņi negrib baigi iesaistīties, bet viņi to varētu atbalstīt. Bet kā Trumps vispār, kā amerikāņiem šo pārdot, man nav līdz galam. Ir skaidrs, kāda ir Izraēlas motivācija, ir skaidra, kāda ir, kāpēc vispār sunīju valsts to pieļāva un tā. Bet kā Trumps paskaidros, kāpēc šis ir vajadzīgs? Īpaši, ja tas ieilgst. Ja tas tagad, ja tas beigsies šonedēļ, nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, labi. Trumps iznāks, paziņos lielu uzvaru, kārtībā reiz, viss kārtībā. Ok, bet ja tas nebeigsies, tad kā Amerika vispār izskaidros šeit savu piedalīšanos, vispār visu šo? Es domāju, jāsāk tiešām ar to, ko tu sāki, ka Izrēlē tas ir acīm redzami izdevīgi un loģiski šādā veidā rīkoties, jo Irāna eksistenciāli apdraudēja Izrēlu, piedodiet, Freud and slip. Lūk, un viņiem šī tas loks, kurā Irāņi noteikti ir vāji un novājināti, deva tādu iespēju, kā savādāk ne. Un tad attiecīgi, protams, tā teikt, tie, kas ir bijuši Vašingtonā, zina, kas ir lielās un ietekmīgākās lobby grupas, un ebreju, tā teikt, šie te lobby grupas ir viens no ietekmīgākām, un noteikti viņi šo te visu instrumentāri izmantoja, lai, tā teikt, veicinātu. Savukārt, es domāju, no Trumpa puses tas savā ziņā tāds, angļu vārds gamble, spēle nav pareizais vārds, ja, bet tāda riskanta, tā teikt, uzdrīkstēšanās ar cerību, ka sanāks tā, kā cerēts, tā tad tieši tā parāda amerikāņu spēku, izlēmību, ātri beidzās, ir liela uzvara. Ja? Kā Venecuēlā varētu teikt. Varētu domāt, ka ir piemērs mums ar Venecuēlu, trieciens, likvidējam līderi, vietā ir cits līderis, kurš uzreiz ir gatavs sadarboties ar Ameriku. Un principā kļūt par tādu marionešu režīmu. Ja? Bet vai tiešām bija pamats, vai tiešām ir, vai varbūt ir pamats domāt, ka ar Irānu tagad varētu notikt tā, ka labi, tagad mēs visus tas ajatolis, kas nāk, visas tur teiksim, nogāžam, un nāk tagad beidzot nākamais viens un saka, es esmu ar mieru, ka visu naftu atdot Trumpam, visu atdot Trumpam, darīšu, ko Trumps liks, un tā. Vai ir tāds realistisks scenārijs? Šeit jau mēs neesam bijuši tajās lēmumu pieņemšanas istabās un klausījušies tos dažādos argumentus. Skatoties paralēlēm, es domāju, ka to pilnīgi taisnība. Venecuēlas piemērs vismaz daļu grupu administrācijā iedvesmoja, ka šis ir iespējams un tas varētu lieliski atmaksāties. Un jāsaka, kā arī tā pirmā diena bija ļoti pārliecinoša, ja, tāda militārā spēka precizitātes, izlūka informācijas, tur daudz kas bija tāds, bet no otras puses, manuprāt, šeit ir tas klasiskais gadījums, ka tādā administrācijā, kā mēs tagad redzam Baltajā namā, tur tā pretējā viedokļa akceptēšana ir diezgan tāda nosacīta, ja. Un es domāju, ka vienkārši šajā te diskusiju procesā, tur
cilvēki, ja tas ir nu, ļoti pretēji tam, ko var redzēt, tas veidojās, tas vēlmi virziens, ka tas ir diezgan neproduktīvi iet šo te ceļu no tādā iekšējas administrācijas loģikas. Un es domāju, varbūt šīs te balsis, kas vairāk profesionāli pastītos to problēmu, nebija pietiekami dzirdamas, vai arī, teiksim, neguva tik lielu atsaucību no lēmumu pieņemējiem un attiecīgi nosvēra to lēmumu tajā pusē. Es esmu drošs 100%, ka viņas tur bija. Jā, vienkārši veids un forma, cik ļoti viņi spēja ietekmēt to lēmumu pieņemšanu, tas varbūt nebija tik izteikts kā varbūt kādā citā administrācijā. Labi, man vēl tāds jautājums. Domas eksperimenta tādā režīmā. Kas ir pats sliktākais, kas var notikt? Mēs saprotam, kas ir varbūt ko gribēja, kas būtu labi, kas notiktu, uzvarētu demokrātiju, nezinu, revolūciju, tā tālāk. Sliktākā gadījumā kaut kāds paklausīgs Izrēlai un Amerikai kaut kāds varbūt tur, valdībā. Bet kas ir pats sliktākais reģionam, pasaulē, Amerikai, mums, kas var tagad notikt ka tā pirmkārt Irāna pat būtībā fundamentāli destabilizējās, kas attiecīgi sāk destabilizēt visu reģionu, un tad tā līča bloķēšana būtu mazākā no mūsu problēmām, tad viss tā infrastruktūra būtu maz pieejama, un iespējams tas izraisītu arī citu globālo spēlētāju kalkulāciju izmaiņu. It īpaši, ja no ASV arvien dziļāk un dziļāk iestikt ir militāri šajā te reģionā. Ja? Tas noteikti, mēs zinām jau, protams, Ukrainas dinamiku, kā šis ietekmē, bet ja šī iestikšana būtu arvien dziļāk, tur būtu vēl jauna loģika un, protams, svarīgi, kas notiek tālajos austrumos šajā visā kontekstā. Līdz ar to, tur tai situācijai ir, kur aiziet negatīvos. Ja? Vai tas ir ārkārtīgi ticami? Šobrīd, tas nav tas ticamākais scenārijs noteikti, ja? Bet, to, ka tādu nevar norakstīt reizēm, bīstamāk par to, ka viņiem ir tā, kodolbums attīstība būtu arī fundamentāli viss drošības arhitektūras maiņa tajā reģionā. Ja? Bet tas haoss un principā pilnīgi haoss pārņem tuvie austrumi, tas mums arī visiem tur daudzos veidos ļoti gauži atmaksātos. Jo viena no tām problēmām ir tā, ka es domāju, var diezgan droši paļauties, ka amerikāņi un Izraela ar savām tehnoloģiskām iespējām, viņi iznīcinās visus tur balistiskos raķešu palaišanas iekrit. Viņi to visu ātrāk vai vēlāk pa vienam salasīs, visu to viņi iznīcinās un tādā. Bet zvejnieku laivā, Jemenas zvejnieku laivā ar dronu, ja, teiksim, kaut kur līdzi izķert katru šādu, teiksim, risku, bez principā, tā kā tomēr lieliem resursiem, arī cilvēku resursiem uz vietas, tas var izvērsties par grūtu ļoti uzdevumu. Jā, ok, es domāju, es nešaubos par to, ka mēs īsā laikā, visas iespējas veikt raķešu apšaudi Irānai tiks atņemtas un likvidētas. Bet dronu risks, šī mūsdienu jaunie visi riski, ja, un lai apšaudītu līča naftas infrastruktūras tur, vai turisma infrastruktūras objektus, ja, teiksim, lidostas un tā tālāk, tas ir tāds, kur tu vari ieķēpāties uz ilgu. Ja, kur tev būs Jemenā jāiet iekšā vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir, manuprāt, liels risks ieķēpāties. Turklāt, skatoties, piemēram, uz kā jau tās līča valsts ir tā stabilitāte, ja, tāpēc, ka ir ļoti kontrolēta sistēma, kas balstās lielo resursu pieejamībā, kurus var viegli, tā teikt, redistributēt tajās sabiedrībās. Mirklī, kad tā ilgstoši tiek grauta šī te enerģētikas infrastruktūra, ja, kas ir pamat šai te labklājībai, to arī destabilizē to iekšējo situāciju šajās valstīs ļoti potenciāli. Ja. Tur tomēr tie cilvēku, tie, kas tur reāli dzīvo, tur ir tāda noņemto labklājības elementu, tur arī paliek tā diezgan bīstam. Līdz ar to tā iespēja attīstīties caur šo ir
diezgan pamatīga, bet, protams, mēs jau sākām ar to, ka ir arī lieli spēlētāji kā Ķīna un Indija, kas pilnīgi noteikti būs pret un darbosies visos iespējamos veidos, lai no šāda scenārija nebūtu, jo tas viņiem ļoti apdraudētu ļoti fundamentāli svarīgas resursu pieejamības. Bet, redziet, mums ir runa ar reliģiskiem fanātiķiem, piemēram, vai pat ne varbūt fanātiķiem, vienkārši reliģiski. Jo, manuprāt, diezgan uzskatāms tāds piemērs ir tā pati Gaza. Ja? Kas ir Gaza? Kā Hamas Gazā? Iesprostoti ielankti, ja? Teiksim, pret nenormālu Izraels pārspēku un tā tālāk. Taču pagāja gadi. Pie visa tā, ka tieši tāpat uzreiz iznīcina visu vadību un tā tālāk. Gazā vēl aizvien. Cik vajadzēja, lai nonāktu līdz tam pamieram un cik vajadzēja, lai nonāktu līdz ķīlnieku atbrīvošanai? Ja? Un uz ko tas balstās? Tas balstās uz bezizēju un reliģisku motivāciju. Ja? Teiksim tā, un tu vari sagādāt, Gazā taču vēl aizvien nav īstenībā nekāda risinājuma. Tāds pagaidu kaut kāds, tāds. Vienkārši aktīvas kara darbības nenotiek. Bet, un Irāna pēc visiem, viņi gan taču, tā ir milzīga valsts, milzīgi daudz cilvēku, teiksim tā, tur, manuprāt, ir risks, tam, ka viņiem pietiks resursu destabilizēt ar tādām teroristiskām metodēm, teiksim. Protams, tur ir daudz un dažādas iespējas un elementi. Tas, ka tev nav, teiksim, pastāvoša pretgaisa aizsardzības sistēma un tāls darbības raķešu sistēma, tas vēl nenozīmē, ka tu esi padevies. Ja? Tur ir asimetriskie veidi, tieši tā tu teici, pa droniem, tie ir joprojām funkcionāli un tāds kārtīgas atbildes nav. Jūras spēki ir īpaši jūtīgi pret dronu operācijām, tur tās atbildes vēl sliktākas nekā uz sauszemes, ja? Tur ir ļoti daudz, tā teikt, risku, un savā ziņā, protams, tur ir labākais scenārijs ir tiešām tur pamainās kaut kāda vara, Irāna kļūst mazāk reliģioza, vairāk atvērta, vairāk tāda gatava uz vismaz kaut kādām demokrātiskām lietām, ja? Bet, es teiktu, drīz pēc tam ir kaut cik kontrolēta situācija Irānā, kas vienkārši piekrīt, labi, viss mēs vairs tā kā publiski neapdraudam, un neuzbrukam Izrēlai, un arī liekam mierā to ASV. Ja? Un viss. Ja? Tas arī būtu droši vien šobrīd labāk nekā tas, ja tas aiziet tādā dziļākā haosā, ņemot vērā tā viņa ietekmi visu to reģionu un to energoresursu svarīgumu globālajai ekonomikai. Jā, viss šis tātad draud ar naftas cenu, tomēr pagaidām naftas tirgi domā, ka tiks kontrolēta situācija un tā, bet vēl jau arī tur, starp citu, pie sliktajiem scenārijiem par bēgļiem ir jārunā. Tāpēc, ka destabilizēs pilnīgi tā situācija tā, un tas attieksies uz mums. Tāpēc, ka, viņi kā reiz tur caur Krieviju, Tātarstānu vai Azerbaidžānu, kur viņi atdēsies. Viņi tepat atdēs, pie mūsu robežas var uzrasties. Es domāju, tas pat nav vienīgais scenārijs, kā skatīties uz šo. Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek līču valstīs, ja, es jau teicu, principā lielākā darba spēka nāk no Bangladešas, Pakistānas, Indijas, no dažādām vietām. Tanī mirklī, kad tur šī infrastruktūra tiek sabrukusi un tur ir vesela virkni iekšējas problēmas, ja, iespējams, ka viņi vairs tur nebūs vajadzīgi. Un tie jau būs arī cilvēki, kas meklēs nākamo vietu, kur piestāt un tā tālāk. Tā kā es domāju, šī te migrācijas spiediens šī rezultātā jau tāpat ir skaidrs, ka pieaugs. Ja? Jautājums ir, cik lielā apjomā un kādā mērā. Un mēs zinām, kā Krievija un Baltkrievija to labprāt izmanto tieši pret mums. Ja? Pret Eiropu es pat teiktu vairāk. Un jāsaka, jā, tas ir funkcionējošs mehānisms un it kā mums tā liekas, nav jau tik liels tās plūsmas, bet, ka ar pilītēm beigās var arī akmeni sašķelt, ja, un mēs jau redzam, ka tās pilītes ir diezgan daudz sakrājušās Eiropā, un tur tā integrācija neiet labi. Labi, man vēl viens jautājums jau tuvāk mūsu Krievijai un Ukrainai un tā. Tātad šeit amerikāņi demonstrē kara vešanu, kas atšķirās no tā, ko mēs redzējām Ukrainas karā vai Gruzijas karā vai izpratnē ar Putinu.
Šeit uzreiz tiek pirmais mērķis ir tātad pati galva. Tātad pirmajā stundā, pirmajā triecienā ir jānogalina pati galva. Un tad jau tad tālāk skatās. Ja, teiksim, tā notika Venecuēlā, tā notika šeit un tā. Tā tad bez maz ir tā sajūta, ka Putins uz to skatās, ka tā arī drīkstēja, ka tā to vajadzēja darīt. Ja. Teiksim, jo, protams, ka Putins būtu varējis, ja būtu gribējis pirmajā dienā nogalināt Zeļenski. Teiksim, un vispār visu to operāciju veidot no tā gala, ka vispirms novācam Zeļenski tur un nezinu ko, valdību, un tad tālāk skatāmies. Ja. Un tā. Starp Ukrainu un Krieviju un tādā Putina galvā šķiet pastāv, kā saka, nerakstīts kara vešanas tāds likums vai tikums, ka pirmās personām mēs neuzbrukam. Es neuzbruku jūs pirmajā personā, jūs neuzbrukat man. Vēl vairāk viņš pat to lietojas savā komunikācijā, ka tādu viņš tur bija tā ziņa, ka it kā Ukraiņi esot gribējuši viņu to rezidenci nogalināt kaut kādus dronus uz to, un viņš to, redz, ko viņi atļaujās. Viņi atļaujās man uzbrukt. Ja, teiksim, viņi atļaujās man personīgi uzbrukt. Tas ir kas pārkāpja vispār visas robežas Putina prāta. Šeit mēs redzam, ka tas ir tikai Putina galvā vai kādā citā, tikai tāda kaut kāda tāda norma, ka nedrīkst uzbrukt karojošām pirmām personām. Te mums amerikāņi rāda, ka tieši tā vajag darīt. Jautājums mans ir, vai šis tagad, ko mums no tā, vai Ukraiņiem, piemēram, no šī būtu jāizdara secinājums? Ko mēs visu laiku te? Mums ir jākoncentrējās uz vienu galveno triecienu. Ja? Mums ir, ja mums ir kādi, nezinu, flamingo, tur jāsaražo daži, tā tālāk. Galu galā var jau mēģināt izskaidrot noteikti, kur kaut kur, un viņu kaut kur noķert, un mūsu galvenam uzdevumam ir jābūt iznīcināt Putinu. Tā kā amerikāņi rāda, ka tas ir galvenais. Attiecīgi, protams, Putins tāpat varētu domāt par Zeļenski. Vai mēs varam sagaidīt šādu attīstību Krievijas-Ukrainas karā? Pirmkārt, manuprāt, tie dati, kas kļuva pieejami par pirmajām 2 dienām, es laikam nepiekrīstu, ka nebija plāna nogalināt Zeļenski. Es domāju, ka viņš sākotnēji bija daļa no operācijas plāna, un es domāju, tur bija 2 versijas viņa sagrābt savā kontrolē. Jā. Vai, ja nevar, tad nogalināt. Jā. Tas, es domāju, bija operacionālā plāna daļa, kas bija Krievijai. Līdz ar to šajā ziņā tas, ka viņi nebūtu uz to gatavi, es domāju, nē, viņi ir tam gatavi arī tagad, tikai tas nav varbūt tādā veidā bijis normalizēts, un ka viņi saprata, ka tas tā nenotiek, ka drošāk ir palikt tā kā, mēs vienojamies tā, mēs nedaram. Jā. Viens. Otrs. Redziet, mēs jau šeit būvējam tās teorētiskās konstrukcijas, ja, kas savā ziņā, mēs nenogalinām valsts līderus, un tad viens pasaka, kāpēc man jāpieturās pie šīs konstrukcijas, un to izdara un iegūst kādu, riktīgu priekšrocību, ja. Un tas, manuprāt, ļoti bīstam palikt šajās kastēs, ir īpaši šajā laikā, ka tu pieņem tāpēc, ka visu laiku, tie bija tie noteikumi, viņi tādi paliks, jo, manuprāt, vispār tie noteikumi fundamentāli mainās, un es teiktu, pat viņi vairs nav skaidri, kādi viņi ir. Līdz ar to šis ir jāpieņem kā viens no iespējamiem veidiem, kā Krievija varētu darboties. Ja? A priori, vai pat tas notika tajā Irānā vai Venecuēlā, tas vienkārši jāpieņem kā tāds pieņēmums, ka kāpēc, lai ne. Un šeit ir tas, manuprāt, faktors, kurā jārēķinās ar to, kas ir tavs spēks, ko tu vari, tā teikt, pielietot kā atbildē uz to. Tas ir tas, ar ko tu vari darboties, lai mainītu to kalkulāciju. Ja? Un kas ir tas lielais mainošais elements šobrīd vismaz? Ir kodolspējas. Ja? Tas ir tas, kas uztaisa to robežšķirtni vismaz pagaidām, bet atkal, ja mēs skatāmies uz pēdējām 2 operācijām, Venecuēla un Irāna, tā ļoti lielā precizitāte un efektivitāte. Tur ir noteikti notikuši nākamie, teiksim, tehnoloģiskie izrāvieni, ko mēs varbūt tā gluži vēl nesaprotam, bet man ir vairāki pieņēmumi, kas tur ir noticis, ja? Kas dod iespēju šīs operācijas veikt daudz precīzāk un ar lielāku paļāvību uz to, ka tas tā notiks, ja? Un es domāju, ka tādam Putinam šis liek noteikti aizdomāties,
vai tas nepamaina šo te kalkulāciju, ka tas man ir kodolierocis, un tāpēc es zinu, ka nē. Ja? Jo tā precizitāte un ātrums var pēkšņi tā izmainīt. Ja? Šeit mēs, protams, spekulējam, bet es domāju, tā saucamais sample size, jeb tas piemēra apjoms, liek domāt par kaut ko šādu šajā virzienā. Līdz ar to vienīgais, manuprāt, šajā situācijā kopumā nevis skatīties, kādi tur tie noteikumi ir, nav jaunie, vecie, bet kas ir tas spēks, ko tu vari atnest uz jebkuru situāciju, un kā ar to tu maini tos pretējās puses kalkulāciju. Absolūti. Es domāju, ka amerikāņi šeit rāda, ka viņiem ir tehnoloģiskas iespējas, ja viņi gribētu iznīcināt Krieviju, neskatoties uz visu Krievijas arsenālu. Kā Krievijai ir, teiksim, dažādi skaidļi, bet, teiksim, kaujas režīmā ap 1700, 1500, 1700 kodola galviņu. Ja? Tas tā tad nozīmē 1500, 1700 mērķu, plus vēl Putins. 1701 mērķis. Ja? Tev jāiznīcina vienā brīdī, uzreiz, vienā triecienā jāiznīcina 1700 mērķi. Labi, tur nav svarīgi 2700. Tā. Tas izskatās pilnīgi, tas neizskatās nereāli, redzot, ko amerikāņi darīja, manuprāt. Jā, bet teiksim tā, tie riski, un principā Krievija ir vairāk kodolieroču nekā ASV. Ja? Viņiem vairāk kodolieroču kā jebkuram citam. Līdz ar to, tā cena par pat minimālu kļūdu ir tāda, kas, manuprāt, šādu operāciju padara par neiespējamu un pat, tur tā kā nopietni neapsveramu pagaidām. Ja? Jo tās tehnoloģijas, protams, turpina attīstīties, un vienā mirklī kaut kas varētu tur jauns parādīties, bet vismaz šobrīd neizskatās, ka vispār amerikāņus interesētu tāds virziens. Protams. Tīri tikai, ja mēs runājam, ko Putins uz šo skatoties varētu domāt. Un arī skaidrs, ka labi, arī kodola galviņas un kodolieroči Krieviem pietiek arī visādi citu ieroči. Un ja Krievi šaudītos, kā tagad Irāna, uz visām pusēm, vienkārši uz visām pusēm ar visu, kas ir, ja, neviens to negrib. Ja. Teiksim, skaidrs, ka neviens neko tādu negribētu piedzīvot, jo jā. Labi, tad šī sakarā pārējām pie Krievijas. Krievijā kaut kas notiek. Tad vakar šķiet tas bija, Putins paziņoja, ka tad viņš ir pieņēmis lēmumu palielināt Krievijas armijas skaitlisko sastāvu. Tur līdz 2,4 vai 2,3 kopīgo un 1,4 aktīvo karadienestu un tā. Un vienlaicīgi, tad Krievija ir pieņēmusi lēmumu, viņi slēgs to savu telegramu, kas ir ārkārtīgi nepopulārs Krievijā lēmums, jo viņiem telegrams tas ir tā kā, es pat nezinu, tas tā kā mūsu Instagrams un Facebooks un Twitters kopā ņemti, kaut kas tāds, ja, teiksim. Visiem ir telegrams, visi iegūst informāciju no telegrama, apmainās telegramā ar visu un tā. Bloķēt, slēgt telegramu, teiksim, tas ir, tas lielākā daļa ekspertu, saka, ka tas liecina par gatavošanos kaut kam, un viņi ir 1. aprīli. Tas mērķis ir 1. aprīli noslēgt. Un lielākā daļa ekspertu saka, ka šis liecina par gatavošanos kaut kādām lietām, kas nebūs populāras pašā Krievijā. Lai šis ārkārtīgi efektīvais, populārais, visu aptverošais sociālais tīkls un sakaru kanāls nebūtu pieejams, un, teiksim, kaut kādi protesti vai neapmierinātība, viņiem nebūtu tik viegli izlausties un pavairoties un tā tālāk. Un kā viens no tādām versijām, kas tad varētu būt tas, kam Krievijas valdība gatavojas, tiek minēta mobilizācija. Teiksim, ka viņi izsludinās vispārējo mobilizāciju, kas it kā sakrīt ar to vakardienas paziņojumu par armijas palielināšanu, jo mēs zinām, ka frontē fronte ir bišķi iestrēgusi, teiksim tā. Teiksim, Putins tur nezaudē, bet arī galīgi neko neuzvar. Ja? Un tā. Un mobilizācija varētu būt viens no risinājumiem.
Bet varbūt kaut kas cits, varbūt Krievija kaut kam citam gatavojas. Un tā, kāds par šo ir skats uz šo? Es domāju, ka kopsumā tā sajūta noteikti Krievijā ir par to, un droši vien, jo vairāk laiks iet, jo lielāka tā sajūta, kā saglabāt kontroli pār situāciju iekšienē. Un es nedomāju, tas ir iepratim vienam, otram vai trešam solim. Tas varētu būt kaut kāds laika ziņā katalizators, jā, kāpēc uzsākt. Bet es domāju, nu gan jau arī tur ir tā apziņa, ka nu, nogurst arī Krievijas tauta, jā, un arī viņiem sāk nu, tā kā krāties. Jā, un es domāju, Telegram tikai tāpēc vien, ka nu, rēķinās, ka būs. Un tā, nu, tas ciparu palielinājums nav tāds, ka tur, nu, tas nozīmē, ka te, nu, visus paņems. Jā. Nu, turklāt es zinām Krieviju, jā. Tas ir jautājums tikai, cik tev liela līdzekļa, jā. Vai tu tiec mobilizēts vai nē. Šajā gadījumā es vairāk to paplašinātu, ka tā sajūta ir, ka viņiem ir nepieciešams piegriezt skrūves. Pirmkārt, tāpēc, ka nav drošības, ka viņi spēs nokontrolēt nu, to situāciju pārskatāmā nākotnē. Vai tas ir tāpēc, ka viņu soļi, jeb tur kaut kāda analītika rāda kaut kādas jaunas, tā teikt, vēsmas, kas arī tā varētu būt. Savukārt, no armijas palielinājums, nu, tas ir tā kā, nu, turpināt to sabiedrības militarizācijas ceļu, nu, principā tuvoties tuvāk Ziemeļkorejai, nu, kas ir tā riktīgi kontrolētā militarizētā sabiedrība ar nu, tādu šausmīgu faktisko dzīves alternatīvu vienkāršajam pilsonim. Un, nu, tad attiecīgi, nu, tas, protams, kāpina tās likmes, manuprāt. Jā. Tas ir tas, nu, ko mēs runājam arī par Irānu, kad mirklī, kad tu jūties eksistenciāli apdraudēts, tad tavs nu, kalkulācijas atšķirās nekā tad, kad tu jūties, nu, ka vienkārši ir apdraudējums. Jā. Bet nu, es domāju, ka tur tiešām vairāks, nu, es to interpretēju un es piekrītu. Otra lieta, protams, ir atkal. Nu, tagad ir tās tehnoloģiskās jaunie, nu, tā teikt, sāka paralist lietas pieejamas. Un varētu būt arī aprēķins, ka Telegrams kļūst, nu, tā teikt, grūtāk kontrolējams. Jā, nu, mēs zinām, ka, nu, protams, Telegrams ir kontrolēta vide no Kremļa puses, un tur ir vesela virkne elementu, kas, nu, tā kā ar datiem to apstiprina. Nu, es atļaušos atgalvot, ka nāk tehnoloģijas, kas nu, neļauj šādā veidā vairs to turpināt, un tāpēc nu, varētu arī būt viens tāds preventīvs. Un tā teikt, gājiens samazināt tos riskus, nu, tā kā piespiest, nu jā, tev ir tur Vkontakte, tev ir televīzija, radio, skaties tur, jā, nav tur. Tagad visiem uz maks jāiet, viņi veido jaunu to valsts telegramu. Jā. Nu, lūk, un es domāju, ka tur ir vēl viens faktors, kas varētu veicināt šādu lēmumu pieņemšanu. Nu, jā, visnotaļ. Nu, Telegram, es domāju, problēma ir tā, ka Telegram kontrolē ne tikai FSB un Krievijas dienesti. Telegrams ir diezgan pārskatāms arī visiem citiem dienestiem pasaulē. Un es domāju, tas viņam arī varbūt ne līdz galam apmierina viņus un tā. Bet, nu, tas ir problēma. Dizainā šo sistēmu, mūsu, tā teikt, specialitāte ir tādā mirklī, ka tu gribi dizainēt viņu tā, ka kādam viņi ir pārskatāmi. Tu gandrīz neizbēgami dod arī citiem iespēju to dabūt, to pārskatīšanu. Ja? Līdz ar to es domāju, nu, pastīsimies, kāds būs tās jaunās sistēmas dizains. Nu, es teiktu, ja viņi gribēs viņu kontrolēt, nu, iespējams, ka joprojām citi varēs redzēt to datu plūsmas un citas lietas. Kāds ir skats uz tā sauktājām miera sarunām? Nu, restīvi visu laiku tomēr izpeld, nu, tagad Venecuēla šonadēļ aizņēma to telpu, bet, nu, visu laiku notiek kaut kādas tur sarunas, Trumps visu laiku, un Vitkovs, un visi šitie, un Ženēva, un vēl kaut kur, un Krievija, un tiekās delegācijas starp Krieviju un Ukrainu, un kaut ko runā. Kas tas viss ir? Sarunas notiek. Bet, nu, skaidrs, nu kā, nu, sarunas notiek. Klasiskais teiciens, ka, nu, vajag divus, lai dejotu tango, ja. Un, ja vienā pusē ir skaidra apziņa, ka, nu, kaut kāda realistiska
pamiers, nu, kas tiešām varētu abas puses vienoties, nu, tā abstrakt runājot, jā, noteikti sāsinās riskus Kremlinam un Putinam iekšpolitiski, jā, un visu to, nu, situācijas kontroli, nu, es nedomāju, ka viņi tiešām nopietni pēc jebkādām pazīmēm pieiet šīm sarunām, ja nu pēkšņi sarunu rezultātā viņi nedabūna visu iespējamo, ko viņi tikai ir gribējuši, ja? Nu, kas arī viņa pamatā tā pozīcija tais sarunās, ja? Līdz ar to es domāju, nu, tāpēc runājot par sarunām, nu, viņas notiek. Tur ir, protams, kaut kāda arī praktiski labāki elementi. Nu, tad mirklī, kad viņi sarunājas, tur kaut kādas apmaiņas vieglāk notiek, tur vēl kaut kādas tur, nu, praktiskas lietas. Nav jau tā, ka viss tas ir pilnīgs, nu, tā kā bez kaut kādu pievienotās vērtības, jā, bet tas, ka, nu, ja nebūs apstākļi, kas liktu Krievijai domāt, ka šis ir tagad labākais risinājums priekš viņiem, nu, es neticu, ka viņi piekritīs sarunām, ņemot vērā, nu, ko viņi izdarījuši ar pašu Krieviju, Krievijas ekonomiku, Krievijas finanšu sistēmu un tā tālāk, un tiem riskiem, kas tajā visā periodā 4 gados ir akumulējušies. Nu, un arī galu galā tā cena, kas ir samaksāta, nu, ir par to kaut kas pretī būtu jādabūt, nu, droši vien domā Putins, ja, un tā. Nu, jā, Ukrainas izlūkdienests publicēja šonedēļ, ka viņi esot ieguvuši informāciju par to, kas ir Krievijas plāni 26. gadam, ja, un nu, tā tad tur ne tikai nu, Doņetskas apgabals un Zaporožie, bet nu, tas formulējums tur nebija līdz galam skaidrs, bet nu, tā kā tomēr Odesa vēl aizvien ir nu, aktuālais plāns, Odesa ar pēc tam izēju uz Kišiņevu un tam līdzīgi. Ja? Kā tāds nu, minimālā programma, ko Krievija vēl aizvien nu, stāda savai armijai. Nu, nu, es pieņemu, ka tas tā varētu būt tikai tāpēc, ka tā autoritāra sistēma, kas, nu, nespēja nu, pieņemt to realitāti, un tad tur viņi attiecīgi ir konstruēti specifiskā veidā, ka nu, labās ziņas vienmēr, un jo vairāk, jo labāk, un 5 gadus plānu 3 gados. Ja? Es domāju, šī ir tā kropļojums, ko mēs redzam. Citiem vārdiem varētu teikt, ka papīrs pacieš visu, vai ne? Bet nu, realistiski mēs redzam to tempu, kādā tā visa karadarbība notiek. Krievija ļoti lēni iet uz priekšu. Masks izdara vienu korekciju Starlinkā un visu to, ko viņi tur gadu laikā iegūši, viņi pazūd. Ja? Nu, tas ir tā realitāte, ar ko Krievija saskarās. Viņi to nespētu darīt bez liela Ķīnas atbalsta un ar vien lielākas nokļūšanas atkarībā no Ķīnas, nu, kam ir arī liela cena tālāk nākotnē Krievijai. Līdz ar to, protams, nu, kaut kas jau jāziņā uz augšu, vai ne? Tik liels risks ir tam, ka Ukrainai, nu tā jau ir ieroču īpaši pretgaisa aizsardzības deficīts, un tagad, ņemot jauno situāciju Irānā, nu, skaidrs, ka līča valstis izpirks visu pretgaisa aizsardzību pasaulē pieejamo, kāda vien ir. Ne tikai to, kas tagad pieejams, bet to, kas pieejams gadiem uz priekšu. Nu, redzot visu, kas notiek. Tie ir klienti, kuriem nauda, finanšu resursi ir neierobežoti, un pieeja tirgiem neierobežota, un viņi pēkšņi ir sajutuši šo te milzīgo apdraudējumu. Un viņiem pat īsti neinteresē, cik maksā tur tas ierocis, ko tu izšaut pa dronu, ja? Bet viņiem vienkārši vajag šos ieročus, lai viņi varētu notriekt savus tā. Un vienkārši vairs nebūs stāsts par to, vai amerikāņi tur grib pārdot, negrib pārdot. Vienkārši mums iestāsies totāls deficīts ar šo te bruņojumu. Deficīts jau ir. Jā, viņš tikai strauji palielināsies, un, godīgi sakot, nu, slikt ziņas līdz valstīm. Šobrīd jautājums nav, vai tev ir vai nav naudas, un vai cik viņas daudz ir, cik lielā mērā tu vari nokontrolēt ražotāju. Tas ir tas, kas ir šobrīd pats būtiskākais šajā procesā, jo deficīta apstākļos tas, kurš rada deficīta preci, ja, viņš it kā var diktēt cenu, bet kāds jau arī nosaka tos nosacījumus tam ražotājiem, un līdz ar to tas ir tas, nu, visvērtīgākais punkts, ja? Bet es pilnīgi piekrītu, šobrīd mēs strauji, nu, tā teikt, sāk visi rietumu krājumi, kas jau tā bija, nu, krietni noplicināti, ir noplicināti vēl vairāk,
Ražošanas jaudas pilnīgi noteikti neatbilst tam, kāds ir patēriņa jaudas. Skatāmies, cik ilgi mums Eiropā iet, lai, tā teikt, uzdzītu uz augšu. Amerika, protams, ir labākā pozīcijā, bet tagad arī viņiem šīs prasības pieaugs. Līdz ar to, tā paradoxāli, pasaulē ir ieroču deficīts, atsevišķu ieroču grupu, un kā vienmēr, tur jāskatās no piegādes ķēdēm, jā, ir kaut kādas lietas, kas ir diezgan viegli saražojamas, un tad sāk parādīties atsevišķi tā saucamie tie atslēga punkti, kas ir tie reālie, kas ierobežos tos apjomus, un viņi bieži vien nav nebūt tajās vietās, kur mēs tā kā iedomājamies, ja? Līdz ar to tas situācija mums sāsinās visiem. Tas, kas jādara, tā ražošana, jāiet apkārt, divas lietas. Ražošana, jaudu strauju palielināšana, maksimāli neiestiekstot procedūrās, ja? Un otrs ir maksimāla inovācija, integrācija, pilnīgi citā veidā un formā, kā mēs to esam darījuši līdz šim ar tiem garajiem iepirkumu un citiem procesiem. Principā tai domai, skatoties uz Ukrainu, jeb arī uz labiem, teiksim, tehnoloģiju piemēram, tev jātaisa tāda startup pieeja. Jāeksperimentē, jāintegrē, un tas, kas strādā, jāvairo, ja? Un tas ir tikai tas, kas varēs strādāt, un savā ziņā tātad ražošana un, teiksim tā, modus operandi ir tas, kas noteiks to veiksmi, un tie droni ir tas, skaidrais piemērs, ja? Ka tev visu laiku jāadaptējās, jāinovē, lai tu varētu šo te visu risinājumu un pie tās sistēmas, kāda mums vismaz Eiropā un jāsaka, joprojām arī Amerikā ir. Amerika gan vairāk, man liekas, cenšas tagad to graut, bet viņiem arī birokrātiska sistēma. Bez šīs tas sistēmas pilnīgas pārskatīšanas mums būs ļoti grūti. Ukrainai tas viss ir, tas vienādojums ir tik sarežģīts, jo no vienas puses Ukrainai šī ir iespēja, un Ukrainai, es saprotu, ir jau pirmie kontrakti ar līdz valstīm, kur viņi nevis pirks ieročus, bet pārdos ieročus, šīs pretdronu sistēmas un tā. Jautājums ir tādā vienādojumā, vai viņi spēj saražot gan priekš sevis, gan vēl priekš kāda cita. Ja? Jo tur, protams, ir visas inovācijas un visa tā zināšanas, kas šobrīd tam ir nepieciešams. Interesanti, piemēram, manā tajā kognitīvā kara jomā es skatos, ir trīs ir ASV kompānijas, kas labi ir pārstāvētas, ir nedaudz Britu, un tad trešā, es teiktu, pat otrā lielākā pēc apjoma ir Ukraiņu kompānija kopa, ja? Un tā ir izteikti tehnoloģiski, tā teikt, risinājuma sadaļa, bet viņi ir viena no noteikti spēcīgākiem spēlētājiem šajā jomā pasaulē. Un tā kā, viņiem, protams, būs arī kaut kāds labums no tā visa, kam viņiem nācies iet cauri, jo tā ieroču un tehnoloģija industrija būs ļoti piemērota tam konflikts scenārijam, kāds šobrīd ir pasaulē. Par kognitīvo karu runājot, kas šobrīd ir Krievijas vēstījumi informatīvajā karā? Pirmkārt, protams, mēs uzvaram. Tur vispār nav nekāda jautājuma. Ukraiņi zaudēs. Tas tikai tāds, cik daudz Ukraiņus mēs pa ceļam nogalināsim. Ja? Un tas ir diezgan prevalējoši, tai skaitā arī Ukraiņu atbalstošos aprindās Rietumē Eiropā. Ja? Un tā noteikti ir. Tur ir divi faktori. Protams, pirmais faktors, tur Krievija nekad nemēģina paņemt un uzbūvēt kaut ko no zila gaisa. Satausta to dzīsliņu, un tad mēģina viņu, teiksim, veicināt kaut kādā konkrētā virzienā, lai tad radītu tos. Nākamais, protams, ir mēģinājums iedragāt šo te ticību Ukrainai kā tādai, tur viss korupcija un, tā teikt, nespēja normāli sev pārvaldīt. Amerikā arī to, ka tur jau nekādas demokrātijas vairs nav. Un atkal, tur ir, protams, kaut kāda dzīsla patiesības, ja tur ir korupcija, arī tur, kā jau jebkurā karā esošā valstī, tur tā demokrātija ir līdz zināmai robežai, ja, un dažas izvēles tur. Bet, protams, viņi to pārvērš pilnīgi citā naratīvā un ar mērķi, tā teikt, trešais, ko es redzu, ir Eiropā tā iekšējā šķeltniecība, lai mēs nevarētu nonākt pie kopējiem risinājumiem, kopsaucējiem.
Un tad trešais, nu, ko viņi dara, viņi tiešām ļoti izmanto šos te taktiskās iespējas, ja. Nu, piemēram, manuprāt, iejaukšanās Rumānijas vēlēšanās noteikti nebija strateģiska izvēle, tā bija taktisks, nu, tā kā, nu, paskatāmies, ja mums infrastruktūra ir, tas ir, pastīsimies, kas sanāks, ja. Tā kā, nu, šis ir tas trešais faktors. Ja mēs skatāmies pa Krievijas iekšieni, man liekas, tur tā pamat stāsts ir arvien vairāk par to, ka, nu, ka tam cilvēkam nav jēgas, nu, tur neko iestāties, neko darīt, nu, tā tās lietas iet, tā viņas kārtojās, tu nevar neko ietekmēt, un tu vienkārši domā, kas tev pašam labāk, ja? Un, tā teikt, dzīvo šajā sistēmā, nemēģina izaicināt, būs tikai sliktāk. Man liekas, šis te naratīvs tā kā arvien vairāk un vairāk ir klātesoši pašā Krievijā. Nu jā, tie, man liekas, tie lielie vilcieni, ko mēs tur tā kā redzam. Es to pirmo papildinātu ar to, ka viņa galvenā būtība tā, ka nav jau jēga pretoties. Nav jau jēga Ukraiņiem. Jums jāpadomā, kāpēc jums tas vajadzīgs. Īpaši šogad, piemēram, ziemā. Nu, jūs gribat vēl vienu tādu ziemu. Ja? Nu, jūs tiešām to gribat, jums to tiešām vajag. Ja? Nu, kāpēc nevarētu dzīvot mierīgi, restīvi atdot mums to Donbasu un sākt atjaunot Ukrainu un tā tālāk. Un visas tās variācijas iet cauri arī tam sekojošam, ko tu saki par to korupciju un tā. Nu, par ko jūs ejat tur mirt? Nu, kāpēc jums jāiet mirt par jūsu korumpēto Zaļenski? Ja? Nu, teiksim, par to jūs gribat mirt, jūs ko stulbi esat. Ja? Tas jau tikai nu, tā un tā. Un graut, teiksim, to morāli gan pašā Ukrainā, gan Eiropā, nu, gan atbalstītāju vidū. Ja? Tas ir, teiksim, es domāju, tas virsmērķis visam šim. Ne, nu, kāpēc tas kognitīvais karš ir tik svarīgs? Jo tu jau nevari pacīnīties, ja tev nav griba cīnīties. Ja? Un vienkārši šie jaunie instrumenti, nu, tur ir divas daļas. Mēs kā cilvēki domājam un miedarbojamies tāpat kā tūkstošos gadu, un tad ir tehnoloģija, kas nu, palīdz mums atnest to informāciju. Un tas mēģinājums caur to tehnoloģiju ietekmēt kļūst arvien potenciāli jaudīgāks, ja? Un tāpēc ar vien lielākus resursus mēs redzam, viņi investē. Vispār šī visa ekosistēma no tā, ko es kādreiz saukt no amatniecības, ja? Nu, kur bija jābūt tādam labam speciālistam, pāriet uz industrializāciju. Ja? Mēs pārējām pilnīgi citos. Un, nu, tāpēc arī, piemēram, par Latvijas situāciju saka, ja es iepriekšējās vēlēšanās tā baigi, nu, nedomāju, ka tur mums būs laika un resursi, nu, tagad es sāku šaubīties, jo, nu, tur baigi to laiku nevajag, tur iedod automatizētai sistēmai, un lūk, un tāpēc šī ir gan Ukrainai, gan visai Eiropai viena no pamatu frontēm, jo mirklī, kad tu vairs negribi par sevi pastāvēt, tu arī to savu valsti baigi nespējas aizsargāt. Nu, jā, man bail domāt, teiksim, nu, jo, ja šos narratīvus attiecināt, ja būtu konflikts ar Krieviju un šos narratīvus attiecināt uz Latviju, nu, protams, ka jūs zaudējat pēc definīcijas. Ko jums tur latvieši, ko jūs esat mirt, jūs taču ko pret Krieviju karot, jūs ko jocīgi esat, ja, teiksim, padodieties uzreiz, ja, nu, teiksim, kāpēc šis vajadzīgs viss, ja, nu, teiksim, kāpēc vajadzīgs nomirt, nezinu, 300,000 cilvēkiem, ja Krievija tāpat uzvarēs, ja, nu, teiksim tā. Un mazākā valstī un ar mazākiem spēkiem tas ir vēl bīstamāki. Būtu tie vēstījumi, ja, nekā tas ir Ukrainā. Ja. Bīstami tas, protams, nav šaubu, bet mums ir tas vēsturiskais konteksts, Ulmaņa lēmums, ja, aiziet šo te ceļu un ko tas mums maksāja. Un, protams, pretī stāv tā Somijas paraugs, ja, kā tas iznāca. Tas ir viens. Otrs, es domāju, arī Ukraina parādīja, nekad nenovērtē pa zemu sabiedrības reakciju, kad riktīga krīze sākās. Ja? Tur pilnīgi negaidītas izpausmes, un es arī diezgan ilgi mēs esam strādājuši ar Ukraiņu arī pirms pilnmēroga uzbrukumu. Un tiešām šis, es teiktu tā reakcija, kas bija pirmajā mēnesī 2, mani pat pārsteidza ar to apjomu un spēku. Un es domāju, tur ir savā ziņā arī tā kā mēs kā sabiedrības esam būvēts. Mums ir šis te instinktīvā reakcija, bet, protams, mēs arī līdzīgi kā Ukraina, ir sabiedrības daļa, kas noteikti šādā veidā noreaģēs, un tad ir segments, kuri noteikti reaģēs savādāk. Protams.
Pastāst beigās īsi, tu noteikti zini labāk, kas tur notiek ar to Anthropiku un OpenAI, respektīvi, tas ir kaut kāda interesanta procesa. Tur šobrīd ir tā, ka tur liels savā ziņā skandāls, jo Anthropic jau kādu laiku savas mākslīgā intelekta sistēmas ir integrējis tās kara departamentā. Jāatcerās šis jaunais nosaukums. Un, teiksim, mana spekulācija, un ne tikai mana, ka liela daļa no tās efektivitātes, ko mēs šobrīd redzējām, nāk tieši no šo tehnoloģiju integrācijas daudzās lietās, ja? Un droši vien būs vēl vairāk. Un vienā mirklī šie Anthropic vadība pasaka, hei, bet jūs tur izmantojat veidos un formās, kam mēs nevaram piekrist. Viņiem tur ir sava konstitūcija tam mākslīgam intelektam, ko viņš drīkst, nedrīkst, ja tas drīkst, nedrīkst. Un tad tur sāka, principā mēģināja iznīcināt kompāniju ar to, ka ne tikai viņiem pārtrauc kontraktu, bet arī nozīmē, pateica, ka viņi būs iepirkuma risks. Ja tu izmantos viņu produktu savā produkcijā, tu nevarēsi neko pārdot Pentagonam. Kas ir ļoti liels iepirkums. Uzreiz ieleca OpenAI. Un tas interesantākais ir, ka šobrīd izskatās, ka Anthropics būs ieguvējs. Un OpenAI būs zaudētājs, neskatoties to, ka Pentagons ir tik masīvs iepirkējs. Un tas, manuprāt, norāda uz divām lietām. Pirmā lieta, tas tiešām cik arvien lielāku svaru, un cik es zinu pēc informācijas, joprojām Anthropic produkts tika izmantots Irānas operācijā. Ka tas kļūst par vienu fundamentālu to mugurkaulu tam, kāda no nākotnes militārās operācijas. Bet otrs, ka tā pati tehnoloģija var kļūt tik jaudīga, ka viņi var noignorēt visu šo te lielo ekosistēmu, kas ir Pentagons un joprojām. Un tas, manuprāt, maina pirmkārt to, kā mēs domājam, kas būs nākotnes karš, bet kas būs nākotnes spēlētāji karā. Kad tagad, mēs arī sakam mēdījos, tagad, lielākie spēlētāji Google un Meta, tur parastie visi tur punduri salīdzinoši, Un ka mēs arvien vairāk ejam arī tajā virzienā, ka arī kara vešanā šie te fundamentālo tehnoloģiju veidotāji kļūst par, laikapstākļu noteicējiem. Un šis, manuprāt, ir, mēs neesam līdz galam novērtējuši to, kas šobrīd notiek. Un tas arī savā ziņā runājot par mums pašiem, Eiropu, Latviju, tas ir, ka reizēm integrējot šīs visas jaunās metodes, tu vari diezgan labi, neutralizēt kaut kādas savas izmēru un citas problēmas. Tikai, tev tas jāspēj izdarīt ātrāk par citiem. Savā ziņā Krievija nav baigā ātra un mākslīgā intelektā nav lielais spēlētājs, bet mums tad arī fundamentāli jāmainās, ja mēs to gribam darīt. Bet, manuprāt, šī ir tā viena no tām ziņām, ko Latvijā mēs tā baigi neesam piesekojuši, bet viņi būs droši vien viena no vietām vēstures grāmatās par kara attīstību, kas tiks piefiksēta diezgan krāšņi. Bet vai mums arī no šī ir jāizdara secinājums, ka tātad OpenAI un ChatGPT, un tā ir mākslīgā intelekta kompānija, kurai nav nekāda sarkano robežu un nekādas morālas, ierobežojumi. Tas arī tā mums no šī ir jāsaprot. Pretstatā Anthropic. Zini, es neesmu, morāli ētiskais guru vai autoritāte, lai novērtētu šīs lietas. Es varu pateikt to, ka šajā mākslīgā intelekta sacensībā šobrīd OpenAI sāk atpalikt. Un tas varētu būt viens no iemesliem, jo skatāmies šobrīd Anthropic ieņēmumi sāk līdzināties OpenAI, neskatoties to, ka tur tā klienta apjomi ir milzīga atšķirība. Un Google ekosistēma kļūst arvien labāka par OpenAI salīdzinoši, Bet tas fakts ir, ka šīs morāli-ētiskās izvēles, ko darīs kompānijās, nevis valdībās, nevis parlamentos, tās kļūst par matmotīvu noteicējiem, un tehnoloģijā, kas ir tik fundamentāli svarīga militārai kara vešanai, bet arī daudz kur citur. Un mēs tā kā pat, nepiefiksējam to.
parlamentiem vairs nav tāds svars. Nu, mēs tikko pabeidzām pētījumu kopā ar Oxford un Cambridge taisījām, nu, ar tiem visiem profesoriem, tā, kas mēģina tajā skatīties. Viņa secinājums bija tāds, ka, nu, 10 gadu laikā tas, kā pasauli cilvēks redzēs, būs atkarīgs no tā, kādu mākslīgā intelekta modeli viņš izmantos. Un tur mums tā agency principā nebūs, ja? Un tas tikai viens no aspektiem. Tur padomājiet, kā tur daudz citādi, ja? Un līdz ar to, nu, kur tajā visā tur tās esošās pārvaldības sistēmas, nu, attīstība iet, un tur jau neko neapturēs. Jautājums ir, kā tu viņu koriģē un piemēro to, kas tev ir svarīgi vērtībās un arī kaut vai nacionālā drošībā. Super, ļoti interesanti. Liels paldies! Tiekamies vēl kādreiz. Lai veiksmīgi visiem! Paldies!